klimatam pasiltinoties, Latvijā vienkārši notiek tāda jaunu sugu meklēšana, un sākot ar pagājušā gadsimta 90. gadiem, lauksaimniecības zemē un mežos aug brīnišķīgi saldā ķirša koki, kuru diametrs jau ir sasniedzis 30–50 centimetrus. Saldas apkārtnē visi meži ir pilni ar šiem saldajiem ķiršiem, kuri aug tieši tādi tik lieli, kā teiksim, bērs vai priede. Ja ozolam ir 650 kg svēr kubikmetrs, tad saldajām ķirsim 620. Tas nozīmē, ka viņš skaitās ātri augoša, cietā lapu koku suga. Sakarā ar to, ka mēs iepazināmies ar mūsu Eiropas Savienības mežkopiem, mēs konstatējām, ka Eiropas valstīs tādā kā Dānija, Vācija, Francija, Čehija, Zviedrija ir ļoti liela saldā ķirša virzes. Latvijā šos saldos ķiršus savācām sēklas, izaudzējām stādus un ielikām pirmos izmēģinājuma objektus 5 vietās Latvijā. Šobrīd jau ir kaut kādi 40 hektāri Latvijā, kuri atrodas, respektīvi Valsts meža dienesta datubāzē, kur notiek ķiršu plantāciju audzēšana. Stādi tiek iegūti gan no vietējām mežā atrastām saldā ķirša kloniem, gan ievesti no Dānijas un ievesti tiek arī no Zviedrijas. Tieši šeit ir Dānijas klons, kuri viņi ir ieteikuši, jo viņš ir salisturīgs, un to mēs redzam, ka viņam faktiski nekāda vaina nav un ka viņš ļoti aug. Bet tur bišķi vēlāk iestādīja Zviedrijas klonu, viņš ir jaunāks, tā kā mēs šos divus klonus vienkārši ņemam un tagad pārbaudām, kā viņi aug, kā attīstās un cik viņi būs piemēroti koksnes ražošanai. Un tagad tā stātmateriāli Latvijā var iegādāties Latvijas valsts mežu stādaudzētavā Kalsnavā. Tur ir zviedru klons, un tas zviedru klons, kā jūs redziet, aug ļoti labi, un viņš faktiski neveido tādus padēlus, un es vienkārši priecājos, ka šeit ir ļoti kvalitatīvi stumbri. Vēl stādmateriālu var iegādāties no ārzemēm. Mums ir gan draugi Dānijā, un ir Dānijas kokaudzētava, ar kuru Silavai ir sadarbība, un viņi mums katru gadu atsūta, kādas klonus var dabūt, jo viņi zina, ka mums ir, tomēr te ir ziemeļu klimatiskā zona, un viņi savus salcietīgākos klonus mums piedāvā. Tagad Zviedrijas šito te klonu stādmateriālu ir jāmaksā 1 eiro kaut kas. Bet dabiski, ka tagad cenas ceļās, varbūt, kad jau būs 1 un kaut kādi santīmi, bet kvalitāte gan dāņiem, gan Latvijas valsts meža kokaudzētavas šitiem kloniem Zviedrija ļoti, ļoti labi. Pēc pašreizējiem noteikumiem mēs plantācijās varam stādīt 800 vai 500, bet te ir 2 × 3 metri. Tas nozīmē, ka te viņš jāņem laukā, kaut kas būs. Pirms izņemsim tos mazākos laukā un atstāsim tiešām tos vislabākos, kas brīnišķīgi aug. Viņš labos augšanas apstākļos tādi kādi te, viņš aug 1 centimetru gadā apmēram. Tas nozīmē, ka viņa gadskārts platums ir respektīvi pus centimetrs. Viņai ir jābūt vai nu karbonāta augsnei, viņai jābūt augsnes skābumam, jābūt 6 līdz 7 apmēram. Tas nozīmē, skābās augsnēs viņš ne īpaši labi aug,
kā koku suga saldais ķirsis ir ideāla tieši, lai veidotu un pavairotu augsnes mikroelementu krājumus. Visas nobiras bagātina augsni ar saldo trūdu un pievieno, pa cik saknes uzirdina augsni, arī gaiss iekļūst. Tā, ja mēs vēlamies šo ķirsi iestādīt arī meža zemē, tad mums būtu jāizvēlās gāršas vai damakšņa tipa meža audzes. Tas nozīmē, ka gāršā tātad ir ļoti bagātīga augsne. Viņa ir arī saistīta ar karbonātiem augsne, tas nozīmē, ka viņa nav skāba. Mitrā vietā, kur gruntsūdens līmenis būs ļoti augsts, saldais ķirsis nemīl augt, jo viņam ir dziļa sakņu sistēma, arī mietsakne. Un tas nozīmē, ka viņam tomēr vajadzētu tādā vietā, kur ir irdena augsne, jo ciešā mālā arī būs problēmas, viņš sākumā nespēs iesakņoties. Ir jau paņēmiens, kad ir arī mālā var augt, bet tad ir dziļaršana jāveic, un tad pamazām augot, viņš spēja izlausties cauri dziļākiem tiem māla slāņiem un izveidot ļoti, ļoti labu augšanas gaitu un arī kvalitatīvu stumbru. Bet skaidrs ir viens, kad saldā ķiršu plantācijas ir jākopj. Šis īpašnieks ir atradis veidu, kā tos zarus atzarot. Cīruļu dziedāšanas laikā ļoti ātri žūst. Un tāpēc viņš uzreiz noņem to zaru, un momentā zars apžūst, un vairs, vienmēr sakot, neieiet iekšā ne slimības, it nekas. Tā kā viņš te ir izdarījis, vispirms jāatstāj ir kaut kāds tāds pazarīte, un tad, kad viņa nokalst, tad ņem un līdz stumbram nozāģē. Un tā kā divas reizes ir tāda darīšana diezgan. Literatūrā visā ir tikai šitā. Obligāti nepieciešams, respektīvi katru koku aizsargā. Vai nu tām verteks caurules ir, dažādi tur ķimikālijas, teiksim, vai likt žogu apkārt. Jo viņš ļoti garšo zaķīšiem, stirniņām un tādā garā, tā kā viņš būs momentā nograusts. Ļoti uzmanīgi sākumā jārūpējās, lai viņš ieaugās. Nē, te vienkārši rindā stādīts tāpēc, lai vieglāk būtu izkopt. Var stādīt arī retāk. Ir vajadzīga tātad stumbriņu aizsardzība, iestādot pirmos gadus. Ir obligāti jārūpējās zāle jāizpļauj. Vienmēr sakot, peles ņem un apgrauž to miziņu, un viņas nograuž te mizu, un kociņi aiziet bojā. Nē, no tādiem kukaiņiem pārmērīgi ne, bet no slimībām. Visādas tādas ķiršu slimības, kuras vienkārši nokalst, teiksim, viņš sācis ziedēt, pēkšņi nokalst. Tas nozīmē, ka viņam ir kaut kāda baktērija. Tā baktērija ir nāvējoša, un vienmēr sakot, par to ir jācīnās, un vai nu jānogriež viss, tas koks jāsadedzina, jo tā baktērija tagad pēdējās laikā ir parādījusies. Visus tos izņemtos kokus, ja, viņus var jau vai nu kā masīvkokus izmanto mēbeļu rūpniecībā, galdniecībā un tā, vai tad, kad viņš sasniedz jau 20 cm krūšaugstumu caurmēru, taisīt rastofinieri. Ļoti veselīgi izrādās ir sveķi. Sveķi ir pret klepu un tādā garā, un viņa ķirši vispār ir ļoti iecienīti tieši tādā homeopātijā. Jā, ir mistrots ar bērziem mums. Mums ir Kandavā viens īpašnieks, kurš ir bērzu mistrojis. Tā ir pašā Rembatē ir bērzu mistrots, bet tas bērs ir vietējā koku suga.
ļoti ātraudzīga, un saldais ķiršis ir gaismas prasīga koku suga, tad ir jāliek pilnīgi savādāki attālumi. Tad ir jābūt tāda joslas stādījumi. Josla bērs, tāda saldie ķirši, josliņa, tad atkal bērs, josliņa, vai, ja liek, tad daudz lielāku attālumu, 5 x 4 metri apmēram, tā vajadzētu stādīt. Oglekļa piesaiste ir gan zaros, gan mizā, gan koksnē, un skaitās ārkārtīgi vērtīga koku suga tieši no oglekļa piesaistes, jo piesaista apmēram 52% no šitā te oglekļa.